Vai man dieniņ, kā man nepatīk filmēt šāda tipa video, bet laikam ir laiks. Čau mani mīļie un esiet sveicināti atpakaļ, esiet sveicināti pavisam tādā īsā video, kur es gribu jums pateikt to, ka es ņemu pauzi no YouTube. Jā, es to pateicu. Man ir jāsaka tā, ka varbūt es domāju, ka tie, kas man seko jau diezgan sen, varbūt jums bija tāda nojausma, kā tas varētu notikt, jo lai cik ļoti man gribētos būt aktīvai un publicēt 2 video nedēļā, es domāju, ka jūs esat pamanījuši, ka tas jau sen tā nenotiek, un es velku knapi 1 video nedēļā, un pēdējās pāris nedēļas es esmu diezgan nopietni domājusi, kā es varētu uzlabot savu ikdienu, ko es varētu darīt lietas labā, lai nejustos tik iztukšota, jo nesaprotiet mani nepareizi, es mīlu savu YouTube kanālu, es mīlu filmēt, es mīlu rediģēt, tas ir tas, ko man tiešām patīk darīt. Vispār satura veidošana ir mana lieta, kā par brīnumu, ja man agrāk tā nelikās, tad tiešām man patīk to darīt, bet ņemot vērā to, ka man ir tikai 24 stundas diennaktī kā visiem pārējiem, un ņemot vērā to, ka es esmu viena pati, man nav palīga, un es cenšos būt aktīva visās 4 platformās. Es saprotu to, ka, diemžēl, YouTube dotajā brīdī pret to, cik daudz laika aizņem video filmēšana un rediģēšana pret to, ko es saņemu pretī, man jums ir jāatzīstās, ka es saņemu pretī pilnīgi neko. Un, lai cik man ļoti gribētos turpināt to darīt, es saprotu, ka man dotajā brīdī vajadzētu paņemt pauzi. Es nesaku, ka es sāku jums tā uz visiem laikiem, bet es dotajā brīdī saprotu, ka man vajag paņemt atvaļinājumu, kuru es, starp citu, neesmu ņēmusi no YouTube, es neatceros cik ilgi. Es pat īsti nepaņēmu pauzi tad, kad piedzima Emīlija, tāpēc es domāju, mēs visi strādājot normālos darbos, ņemam atvaļinājumu, un es domāju, kad ir laiks arī manam atvaļinājumam. Es nezinu, cik garam, bet es saprotu to, ka dotajā brīdī es esmu nedaudz iztukšota, un lai cik man ļoti gribētu šo visu turpināt, manī dotajā brīdī nav tik daudz kapacitātes, es neesmu spējīga vilkt 4 platformas, un ja es salīdzinu visas 4 platformas, tad dotajā brīdī YouTube ir tā platforma, kuru es velku, ko man ir ļoti žēl teikt. Daļēji tas ir arī saistīts ar to, ka Emīlijai ir jau gads, un es mīlu to mazo meitenīti, bet viņa paņēma ļoti daudz mana brīvā laika, par ko es arī nesūdzos, bet jā, es saprotu to, ka man vajag nedaudz vairāk brīvā laika. Es saprotu, ka ne visi mani sapratīs, un es saprotu, ka varbūt kāds no jums būs vīlies, un daudzi no jums ar mani ir jau kopš sākuma, bet ar šo visu es gribu teikt, ka es nepazudīšu, es noteikti turpināšu būt ar jums, bet citās platformās. Tā ir Instagram platforma, tā ir TikTok platforma, un tāpat tā ir arī Patreon platforma. Tā kā es vienkārši gribēju pateikt, ka es dodos tādā kā atvaļinājumā, es nezinu cik garā, varbūt es būšu atpakaļ jau pēc nedēļas ar jauniem spēkiem un jaunām idejām, bet dotajā brīdī man vajag attelpu un man vajag uzņemt spēkus, savādāk es jūtu, ka man būs vienkārši
izdegšana, un man ir bijusi izdegšana. Tā kā lūdzu, nedusmojieties uz mani, es apsolu, ka es būšu atpakaļ, man vienkārši dotajā brīdī vajag uzņemt spēkus. Tā kā jā. Paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka esat ar mani un tiekamies kaut kad nākotnē. Atā!